24. janvārs. Līst lietiņš, audzelīgs. Es skatos, ka tik tavu zāli jāsāk drīz pļaut. Vai dieniņ, vai. Šodien nolēmu bišķiņ iemest acis mūsu, kā teikt, cik mums izmaksā, cik mēs maksājam, kāda ir mūsu maksājumi dzīvojot laukos. Nu, mūsu galvenais maksājums ir elektrība un internets, tā varētu sacīt. Un vēl uz mobilajiem telefoniem abiem diviem mums ir maksājumi atsevišķi. Mēs esam mobilajiem telefoniem izvēlējušies priekšapmaksu, lai kā mūs te censtos pierunāt uz pēcapmaksu. Interesanti, kāda ir jūsu pieredze Latvijā ar pēcapmaksas mobilo telefonu pakalpojumiem, piemēram, Tele2. Nu, var arī citus pieminēt. Kas tad nu vēl bija? Te bija LMT, Bita. Mums ir Tele2, tāpēc, ka mums te ir tornis Tele2, un Tele2 mums nodrošina labi interneti. Man te robs kaut kur aizskrēja. Tā kā esam kopā ar kaķi. Taisam rīta pastaigu. Mobiliem telefoniem mums izmaksā katram 3,5 nedēļā bezlimita internets un 9 minūtes sarunas. Mēs daudz nerunājam un saviem radiniekiem pamatā zvanu pa WhatsApp. Tālāk elektrība. Elektrība mums vidēji izmaksā. Es gribētu teikt, ja nav papildus noslodzes, piemēram, tur nestrādā kaut kāda papildus agregāti, tā kā, piemēram, šāvētājs vai kāds sildītājs. Sildītājs mēs tagad nelietojam, pirmā gadā kaut kā sanāca vairāk palietot. Bez šiem aparātiem mums kaut kur 25 mēnesī. Ja nu tomēr mums ir jāpalieto kādu aparāti, kādu piespiedu žāvēšanu, tad, cik tā sanāca, zem 40 ir tik vai tā, kaut kā 35, 37. Tā kā kompānija mums ir Enefit. Tālāk internets mājai, kas mums ir ļoti svarīgs, jo mēs daudz strādājam internetā. Internets mājai mums ir ar Tele2 noslēgts un izmaksā 18 eiro mēnesī. 17,99. Internets ir, es teiktu, labs, salīdzinoši. Šodien tāds lietiņš līst, drēguns. Tā, ka mēs tā fiks palūrēsim darba apjomu. Sāku tīrīt taku. Kur robs mums nāk. Kur tā tu biji, puiko? Kur tā tu biji? Sāk tīrīt taku. Noņēmu te to koku, kas bēglē iekāries. Nu, tā apmēram ar izmaksām. Kas vēl laukos liela izmaksas ir, kā tikt uz pilsētu, jo pilsētniekam atliek tikai pa durīm iziet un iekāpt tramvajā vai aiziet ar kājām.
kamēr laukos ir vai nu sabiedriskais transports, vai arī savu mašīnu. Es nemaz nezinu, cik mēs tur to benzīnu lejam pa mēnesi. Varbūt, ka vienreiz mēnesi pielēja. Tad, kad pielējam bāku, tad ir ap 50 līdz 60 eiro. Ot. Tagad arī brauksim uz Krāslavu. Mums ir sabojājies. Nu, sāk bojāties televizors. No vienas puses paliek tumšs. Sāk tāda tumsa pārņemt. Tā izlēmām, kad viņš jau savu laiku ir kalpojis tā diezgan ilgi. Nu, mēs viņu tā ārā nemetīs kaut kur iesaiņos noliks maliņā. Es pat nezinu, kādiem nolūkiem viņš vēl varētu kalpot tāds. Re. Te mēs tādu jau sākam veidot sev taciņu, bet te vēl darbs diezgan daudz pie tās takas. Nu, vārdu sakot, noskatījām televizoru, izrādījās, ja samaksā, ja pasūta internetā, pat nav jāmaksā, var maksāt pēc tam veikalā, un pēc tam saņemot veikalā, ietaupās ap 12 eiro. Tā kā mēs esam nolūkojuši, pasūtījuši, un šodien savāksim, maksājot ar karti veikalā. Kā es te sāku likt tādu taciņu, tāpēc, ka šitien te būs slapš, ir tāda bišķiņa ieleja ar iespējamu slapjumu. Nu, tas nav teiks, ka viņš ir obligāti, ka viņš būs slapš. Sausā vasarā jau arī nebūs. Bet tomēr patīkamāk, ja nav pa dubļiem, tomēr te jāiet. Vai ne, Pič? Pičam arī patīk jaunā laipiņa. Otrs kaķis kaut kā nokavēja. To, kā teikt, vilciens aizgājis. Visi jau staigā. Ot. Te pie reizes te tādu iezīmējam žodziņu. Tas mums pašiem vieglāk un arī tiem, kas te zāģēs blakus vieglāk. Tāda, kā teikt. Jo koki ir iezīmēti, kamēr viņi, kā teikt, tie iezīmējumi nav pazuduši, tikmēr tā fiksta bišķiņi iekopsim. Ot. Nu, ar mašīnu ir tā, ja viņi daudz maz, kā teikt, neplīst, tad viss ir ok. Jo, nu, vienkārši ir ērtāk, protams, ir dārgāk nekā ar sabiedrisko, bet ar sabiedrisko tad... Ar sabiedrisko arī nekāda vaina. Man īstenībā tīri labi patika. Satiek cilvēks papļāpā gan uz to pusi, autobus gaidot, gan pēc tam autostā visi satiekamies uz apakaļceļu. Tad tur vēl pavaktē viens otram somas, ja kādam vēl kaut kas jānopērk ir. Tā kā īstenībā es esmu atvērta visādiem variantiem. Protams, ar savu mašīnīti ir ērtāk. Var gan aizvest to, kas ir utilizējams, piemēram, depozītu bankās. Tur plasmas, stikls. Gan arī atpakaļ atvest ērtāk. Tā kā, piemēram, tagad šodien mēs gribam to televizoru, kā teikt, izņemt veikalā. Tā kā, ja braukt ar autobusu, viens gals ir 1,25. Kopā turp apakaļ 2,50. Ja brauc vienreiz nedēļā, tad būtu 10 eiro autobusam. Ja brauc divreiz nedēļā, tad ir 20 eiro autobusam. Tā kā, nu, tā kā teikt, pieņemam. Tas ir nedēļā. Mašīnā ieliet benzīnu, nu, pieņemsim 60 mēnesī.
Nu, tas ir tam gadījumam, tajā gadījumā, jā, neplīst. Tiesa, gan mašīnai nāk vēl apdrošināšana. Manai mašīnītei ļoti laita ir apdrošināšana. Uz visu gadu bija kaut kāds 63 vai 6 eiro, vārdu sakot. Es jau tagad apdrošināju uz pusgadu. Jo izrādījās, ka mums sniega šogad nebija, jo es biju apdrošinājis līdz 1. decembrim, jo parasti sniegs tad uzskat. Šogad nebija. Turpinājām braukt. Nācās apdrošināt tālāk. Būt es nekad nebiju tā padomājis. Pat ja pieskaita apdrošināšanu un, kas tur vēl bija, visas tās pārējās, ceļu nodokli. Es vairs neatceros, cik bija ceļu nodoklis manai mašīnai, bet arī nebija dārga. Jo viņa mazā mašīnīte ar mazo motoru. Jā, es neatceros vairs. Vai tur 50 vai kaut kā tam līdzīgi. Pat pieskaitot tos klāt. Tātad. Transports apmēram 60 mēnesī, elektrība apmēram, nu, teiksim, vidējais 30 un internets 18, tas ir 48, 60, 108, un tad mūsu abu interneti telefonos 7 nedēļā, 28, nu, 108 un vēl 30, 138, nu labi 140, varbūt 150, nu 150 apaļāks. Tik daudz mums izmaksā dzīvošana laukos. Malku mēs darām paši, lēnā garā. Šogad jau vispār ziema bija tāda, ka visi ziemu varēja strādāt mežā, tīrīt un stiept mājās. Tā kā malkšķuns mums ir pilns jau praktiski, jo ārpusē vēl ir sadarināmā malka. Tā kā mums tāda specifiskā malkas sagāda šogad nemaz nebūs, jo viss jau ir sagādāts. Nu, viņš arī, nu, kamēr dārzā nav ko darīt, tikmēr strādājam. Ko redz? Pat ir krūms, uztais takas, staigājamās. Pie reizes, tā teikt, rodās arī malciņi. Ot. Tā mums šorīt pastaigi būs beigusies ar. Jā, re kā zāle, galīgi zaļa. Te, ja būtu kādi lopi, tad jau viņiem jau būtu ko ēst. Janvārī varētu ganīt. Jā, kaut kas jocīgs ar to klimatu, man tā šķiet. Lai gan trīs pirmās ziemas mums bija ritīgi pārbaudas ziemas, bet mēs izturējām tā, ka ziema atkāpās beigās. Saprat, ka mūs nenosaldēs. Viss sniegas dziļš līdz pusmetram. -30 un vairāk. Bet šogad tā jau nav ziema. Tā ir pastaiga. Tā kā, nu, kopsumā savalkot, es nemaz pat nebiju līdz šim savilkus. Mēs tērējam 150 tīri, kā teikt, nezinu kā, lai nosauc šitos maksājumus, nu, bet var sakot maksājumiem, ieskaitot transportu uz pilsētu. Kur mēs dabonam naudu, mums taču tas internetu veikals. Tur mēs arī dabojam to naudu.
Maksājam nodokļus, viss ir oficiāli. Jo bez nodokļiem ar mums tas, kā teikt, beigās nemaz nesadarbotos, ja mēs nebūtu maksātāji. Tas ir obligāts nosacījums. Nu, vēl viens parādījās. Nokavēja visu staigāšanu. Nokavēja. Tad iesim padabūt kaut ko ēdam visiem. Nu, puikas var gribēs kauliņu. Tā Robčik, tev pa priekš būs pie ķēdes jāiet, jo mēs tūlīt brauks. Un pēc tam būs kauliņu. Iedevu Robim kauliņu. Kādreiz bija tā, kad, ja viņu lika pie ķēdes, tā viņš nemaz kauliņu neēd. Gaidīja, ka mēs atbrauc atpakaļ. Bet nu jau ir bišķi savādāk. Te viņš varēs ienākt iekšā, kamēr mēs būsim prom. Man kaķu bandi. Kaķi jau projām ķer kaut ko. Šitas ir tas cirslītis, to jau neviens neēd. Nu, ot. Tad iesim ģērbties, sapakosimies. Tad laidīsimies.